Paldies visiem, kas esat atnākuši. Tātad šodienas tā sarunas tēma ir arhitektūra starp mantojumu un nākotni. Mani vairāk interesē šajā sarunā kas ir tas starposms, ko nozīmē tas starp mantojumu un nākotni, kas ir tas, kā mēs sasniedzam to nākotni ar savu mantojumu. Jo lauku sēta, tā nav tikai ēku kopums, tā ir ģimeņu attiecību sistēma, tas ir kaut kāds kapitāls, tas ir ainavas un vides apkopojums un reizēm arī tāds smags pienākums, ko mēs uzliekam vai nu sev vai saviem, nedod Dievs, arī pēcnācējiem, šausmas, vai ne? Un tad mēs runāsim par to, kad tas, kas mantojums mums ir, tas Brīvdabas muzeja, piemēram, tās vecās Rijas jumts, episki lieliskais, un tas, kam mēs pievēršam vērtību, ka tas jau tiek uztverts mūsdienās tā ļoti romantizēti un emocionāli, bet kādreiz jau tas ir bijis tāds saimniecisks, pragmātisks aptvērums. Kāpēc to dara? Izejot no vides prasībām, no pieejamiem būvmateriāliem, no pieejamām dažādām telpas vajadzībām un attiecībām starp varu, valsti un finansējumu un tā lietotājiem un cilvēkiem. Un trešā lieta man interesēs šajā sarunā, kas ir tie savējie, laukus mēs saprotam kā tādu mazu kopienu apkopojumus. Un tā ir ļoti izteikti tas, ka tur ir viegli būt, ja tu esi savējais. Bet ļoti grūti būt, ja tu neesi savējais. Un es esmu no Alūksnes. Mani vecāki ienāca Alūksnē, man mamma ienāca Alūksnē 85. gadā apmēram, kad es piedzimu, un viņa vietējā kļuva varbūt tās tikai 2020. gadā. Tas ceļš līdz nokļūšanai par savējo mazā kopienā, vismaz manā pieredzē, liekas, ka ir diezgan sarežģīts un smags. Un tad ir jautājums, kā kļūt par savējo, kā uzaicināt cilvēks, kā laukiem konkurēt ar pilsētu, kuras gaiss dara brīvu un piesaista. Tas jautājums jau nav par to, vai mantojums ir labs, bet jautājums ir, kad tas mantojums rada vērtību un kad viņš rada slogu. Un kuram ir tiesības to noteikt? Saimniekam, kopienai, arhitektam, valstī, varbūt finansētājiem. Un jūs visi pārstāvat šīs jomas. Un tāpēc, man liekas, ir interesanti, kā jūs redzat to kam tad ir tiesības noteikt mantojuma pārvaldīšanas stratēģijas. Un tāpēc, man liekas, šī saruna varētu būt ļoti interesanta. Tāds ievada jautājums varbūt jums visiem pēc kārtas ir, ja jums vienā vārdā vai vienā teikumā ir jāpasaka, kas ir vērtība Latvijas laukos, kā jūs to pateiktu, bet tiešām vienā vārdā ļoti īsi, varbūt vienā frāzē. Ainavas un konteksts, substance. Laikam pirmais, kas nāk, ir, protams, cilvēks, ko man gribās tā kā pateikt, kas ir šajā vidē kopumā ar visu. Ģimene. Es pievienotos Lienai, bet konkrētāk, jo, manuprāt, visur, kur laukos vai vienalga uzņēmumos vai saimniecībās kaut kas notiek, ir spēcīgs saimnieks un spēcīgs uzņēmējs. Manuprāt, tā ir vislielākā vērtība, kas mums ir jākopja, jāvairo un jāaizsargā. Tad viss pārējais veidojas ap šiem cilvēkiem. Jā, varbūt sākumā kā filmā bija arī līdzīgi tā mīlestība pret saviem bērniem. Un tā, man liekas, piekrītot Lienai, cilvēks, bet man lielākā vērtība ir dzirdēt cilvēku, kurš grib, kurš lepēs savu vietu, kurš to vietu redz atstāt saviem bērniem un redz lielu nākotni tajā vietā. Nevis tur taisa tirgus izpēti, cik tas maksā un kā pārdos, bet ka tā vieta paliks bērniem, tā mīlestība pret vietu, ja, cilvēku. Tas, man liekas, ir tas viens no lielākajām vērtībām. Labi, liels paldies. Un tad atgriežoties pie tā jautājuma, kā jūs prāt, kam ir tās būtu jādod lielākā brīvība pārvaldīt Latvijas laukos saņemto mantojumu. Vai tā ir valsts, finansētājs, politikas veidotāji, arhitekti, varbūt kaut kādi zinoši eksperti. Ne tikai arhitekti kā pilsētplānotāji un fiziski arhitekti, bet arhitekti kā tiešām ekspertīzes pārstāvji, zinātnieki.
Varbūt es iesākšu. Jā. Tad, man liekas, mantojums tur vairākas daļas ir. Viens ir droši vien mana sēta, mana saimniecība, mana māja. Otrs ir jau tā vieta, kas tiek mantota, ko mēs redzam vispār, kas nāks Latvijā tālāk. Jā, un, protams, katrs jau savā ģimenē parūpējās par to, kāda būs šī nākotne mantojumā manam. Tas droši vien pašai ģimenei jāizlem, un droši vien ģimenes kultūra arī noteikti šī mantojuma. Bet mums arī, droši vien, tagad skatāmies tālāk, ļoti daudz tiek izlemts, kā tu teici, lauka. Tas nav tikai problēma, tā ir arhitektūra, kas jāizveido. Mantojumu izlem skolas slēgšanu, mantojumu izlem ceļa neesamību, mantojumu izlem slimnīcas neesamību. Jā, tās ir daudzas lietas, kas nosaka, vai tur būs kaut kāda interese palikt tajā vietā, un kas būs tas, ko mēs mantosim. Līdz ar to tas ir komplekss pasākums. Jo vērtīgāk vieta ar vairāk cilvēkiem, jo tas mantojums ir bagātāks. Jā, un tam līdz ar to tas, kas nosaka šī mantojuma vērtību, kas paliks aiz mums un kā mēs viņu lietosim tālāk, būs atkarīgs no tā, kādu mēs viņu izveidosim kopumā. Nevis tikai savu saimniecību. Man bija tikko saruna viena zemnieka. Viņš teica, man ir liela spēcīga saimniecība, bet man apkārt pazūd cilvēki. Tad es skatoties nākotnē, man tas biedē. Tā arī viņš pateica. Jā, es tieši jums gribēju arī uzreiz precizējuši tādu jautājumu. Kā jums liekas, vai zemnieki uztver mantojumu par kaut ko kā resursu, izēvielu kaut kam spēcīgam tālākai darbībai? Es domāju, kultūras mantojumu un tādu vecu lauku māju vai tomēr tas ir kaut kas bremzējošs un uzņēmēju darbībai traucējošs un ko vieglāk noslaucīt un uzbūvēt no jauna vietā? Jaunu uzbūvēt vienmēr ir vieglāk nekā vecu. Un kā jūsu redzējumā cilvēki ar to duālo saskarās? Es esmu ievērojis divus zemnieku tipus Latvijā. Varbūt tas tāds mans vērojums, bet ir saimnieki, kas nedzīvo tādā vietā, kur viņi ražo. Viņi dzīvo pilsētās, tad viņu īpašums ir kā ražošanas objekts ārpusē. Mans īpašums, kurā es ražoju konkrēti, saimnieks, kas nodarbojas saimnieks. Un ir viensētas, kur ir saimnieks dzīvo pats tādā vidē, apkārt viņš veido savu dzīves telpu, gan dažādos formātos. Jā, dīķi, meži, apstādījumi, ēkas, kur viņš ļoti rūpējās. Un tas, kas ir šis mantojums, man liekas, es sajūtu, tādā vietā es redzu milzīgu rūpi, kas paliks aiz manis. Jā, un tas man ir pēdējā laika, kad paudžu maiņa nāk. Tagad ir 30 gadi Latvijā nāk tāda paudžu maiņa. Un daudz šie zemnieki, kas 90. gados šīs saimniecības veidoja, viņi tagad domā, kas paliks, kas turpinās manu biznesu. Un tur ir ļoti liela atšķirība tādā gadījumā, kad viņš savai ģimenei grib to atstāt. Bija tas jautājums par to, kuram būtu jāizlemj. Man liekas, ka mēs zinām, kas notiek, ja sāk izlemt kā centrāli par visu, kas notiks un plānot un visu darīt. Tā kā es domāju, ka tas nav tas ceļš. Manuprāt, tam ir jābūt tā kā tagad, to visu izlemj pats saimnieks. Kāpēc, manuprāt, tam ir jābūt viņam? Tāpēc, ka viņš ir tas, kurš uzņemās riskus. Ja mēs viņam neļausim uzņemties riskus, tad viņš nerīkosies saimnieciski un arī nesasniegs varbūt tās lietas, ko viņš grib. Mums visticamāk, līdzīgi kā Mārtiņš saka, jādomā, kā atbalstīt, kā viņam dot to vidi, kā atbalstīt, finanšu instrumentiem ar kaut kādu regulējumu, vienalga, lai tas labāk varētu notikt. Bet līdzīgi kā arī tagad, ir bijuši grūti gadi, pāris grūti gadi, 3 gadi pēc kārtas lauksaimniekiem. Ir saimnieki, kas šajos 3 gados ir veiksmīgi strādājuši un ļoti daudz nopelnījuši, un saimnieki, kas mazāk veiksmīgi bijuši vai vēl ir lielās grūtībās, bet tas viss ir rezultāts viņu pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat kā visi tās iegūmi, kas tur veidotos, būtu viņu rezultāts. Un arī līdzīgi kā mēs skatījāmies to filmu par šo te reģeneratīvo lauksaimniecību, tur visam centrā ir tieši tas cilvēks un viņa lēmumi. Un, manuprāt, tas ir tieši tas, kas mums arī jācenšas atbalstīt, viņam dot maksimālu izglītību un arī tās vērtības, par kuriem arī Ēķikungs te runāja. Lai viņš tad pieņem tos lēmumus, kas ir visai sabiedrībai veiksmīgi, un viņš arī būs tas, kas ietekmēs to sabiedrību, mēs to esam redzējuši. Bet vai nav risks, ka tad zemniekiem būs vieglāk nojaukt tās vecās sētas un rijas? Es arī tagad braucu garām, braucot caur Slampēju pieturā, kas saucās kaut kāda rūci, nerūci. Es domāju, vispār nekā nav. Vienkārši lauka vidū stāv autobusu pietura, kas kaut kādu māju nosaukumu vārdā. Es saprotu, ka tā mājas sen vairs tajā vietā neeksistē. Viņas ir nojautas. Es piekrītu, bet es pieņemu, ka ir ēkas, kuras ir jājauc nost, un ka viņas vairs neatbilst tam, kas ir vajadzīgs šodienai, un tikpat labi ir ēkas, kas jāsaglabā. Es nevaru no malas pateikt tam saimniekam,
kā tur viņa tajā vidē, viņa domā un tajā vērtības sistēmā. Ja tam mūsu jānotiek. kultūra ir mūsu kaut kāds sabiedrības kopējais mantojums un kaut kāda sabiedrība uzlabojoša, tad būtu sabiedrībai ir tiesības kaut kādu ietekmēt un pateikt kaut ko. Par kultūras mantojumu sāk jau runāt. Jā, es varbūt izjaucot rindu, saruna pavērsās mazliet profesionālā virzienā. Man liekas, ka tas jautājums būtu drīzāk nevis, kam būtu jāregulē, bet kā vajadzētu atbalstīt to apbūvēto vidi, kas ir ārpus pilsētām. Es negribētu tā strikti pateikt, ka pilsēta vai lauki, jo ir dažādi formāti, ir arī ciemi un ciemati. Paldies, ka tika pieminēta gan arī ceļi un skolas. Tas viss ir tas, kas veido to kopainu, un tāpēc es, manuprāt, sāku ar to, gan arī ar ainavu un kontekstu, ir tās savā ziņā ikoniskās ainavas vai kultūras vērtības, kas ir Latvijas laukos, un šo vērtību izzušanu būtu droši vien jāpalīdz apturēt, jāmēģina vairāk saglabāt. Es gribētu arī pēc iedvesmojošās filmas runāt arī par ainavas reģenerāciju, runāt arī par to, ka kopienām pašvaldībām vajadzētu būt vairāk saliedētām un rast resursus arī degradējošu objektu pakāpeniskai nojaukšanai. Un tas tāds daudz komplekss lietas, bet to jau var izdarīt tikai tad, ja ir šī te spēcīgā kopiena un ir arī materiālais resurss, jo arī ir, lauksaimniecībā sezona ir īsa un tā ir 24/7, un vienkārši braukt un mācīt, kā jums te dzīvot, tas jau nebūs tas pareizais virziens. Bet kā zemniekam vai saimniekam, vienalga, vai tas ir lauksaimnieks vai pilsētnieks, kas dzīvo, kā viņam pateikt, vai tā viņa sapūsī guļbūve ir vērtība vai nav? Kā viņam to noteikt? Viņam jāiet pašam mācīties, mums vajadzētu kaut kā pie viņam tomēr vērsties ar to, vai arī kaut kādu regulējumu. Tā kā pilsētās tur vide degradējošs objekts vai nojauts vai sakārto. Man prieks, ka šodien piedalās arī Vidzemes augstskola, jo faktiski tas, tad, kad es mācījos 90. gados, bija tāds diezgan liels nacionālā romantisma periods. Visi kursa darbi bija veltīti lauku māju atjaunošanai, bet tad pēc tam tas kaut kā noplaka, un mēs pamazām sākam pilnveidot to mācību saturu, kas attiecās arī uz apbūvi ārpus pilsētām. Un meklējiet arhitektus, meklējiet speciālistus, Vidzemes augstskola, tepat ārā ir tās zināšanas sāk atgriezties, un nevajag baidīties vaicāt un prasīt, bet no otras puses man jāsaka godīgi, ka mūsu arhitektiem arī ļoti daudz jāmācās. Tāpēc es arī šeit nevis vairāk varbūt pārstāvu organizācijas atnāku uz sarunu, lai saprastu, kas ir nepieciešams mums kā organizācijai, kas ir nepieciešams izglītībai, uz kuru pusi mums ir jāskatās. Jo faktiski, ja mēs nezinām tās vajadzības, tad tā ir tāda, kaut kādā ziņā deklaratīva domāšana. Tā, varbūt es bišķiņ citādāk tagad pastīšos uz to ar to regulējumu. Un šeit ir viens piemērs, kur īstenībā pareizo atbildi ir grūti atrast. Tātad, ja mums ir vēsturiska dzirnavas, ar visu tātad Pacēlu, Meizeriņš blakus, tātad faktiski tā ir aizdambēta upe kādreiz bijusi. Šīs dzirnavas tagad saimnieks atjauno kultūra vēsturisks mantojums. Un turpat blakus top Eiropas projekts visus dāmbjus nojaukt, lai būtu foreļu, normāls foreļu upe, jo pirms cilvēka tur bija foreļu upe. Tātad, un tagad tas jautājums, vai šis dabas pirms cilvēka ir jāatjauno, vai ir jāsaglabā kaut kāds vēsturiskais mantojums un jāatjauno. Un tad šī brīdī, kurš būs tas, kas to noregulēs? Mēs vēl vairāk sarežģījām to iejaucot arī vēl vides aizsardzību un vides aktīvismu. Tas ir vienmēr mūžīga diskusija, manuprāt, arī kultūras pieminekļu atjaunošanas un restaurācijas jautājumā, uz kurš ir tas autentiskais sākotnējais punkts, kad atjaunot Rīgas pils kastelu vai to darīt. Tad, kad bija viduslaikos viņi uzbūvēt, un tur nebija nekāda skaistuma, ko Laube bija iebūvējis, vai tomēr jaucam visu to un rādam slāņus ar dažādību, un arhitektiem ir dažādi viedokļi par to.
Jā, es te klausos tā kā diskusijā, gribu arī iesaistīties, jo man liekas, ka mēs šodien tā kā gribam tikai koncentrēties uz ēkām, bet man liekas, šī diskusija bija arī daudz plašāka vispār kopumā, kā mēs redzam Latviju. Un šodien tieši es braucu no Liepājas uz šejienu, un man liekas, tas ir tas, ko mēs gribam redzēt ar aci, šo ainavu, šo ēku, kā viņi iekļaujās šajā ainavā, kā ir šī ciemati, kāda ir šī te apdzīvotība, un mēs gribam to vērtēt kopumā. Bet mums ir arī jāskatās tas, ka mēs kā ministrija veidojot šo politiku, mēs jau skatāmies arī, lai lauksaimnieks vai ražotājs vai uzņēmējs, kurš ir šī teritorijā, viņam ir jābūt konkurētspējīgam. Viņš, protams, grib iet līdzi jaunākām tehnoloģijām. Un es, protams, varu teikt, ka ir daudz, kas varbūt to nedara, bet ir ļoti daudzās saimniecībās, kur mēs esam, ir iespēja robežās šis vēsturiskais mantojums arī saglabāts, jo tā latviešiem, man liekas, ir raksturīgi, vismaz es varu no savas pieredzes, man ir šī senču vēsture, kuru es zinu, es viņu nodotu tālāk bērniem, un šī paudžu pēstniecība, man liekas, ir pats svarīgākais, jo es ar savu piemēru mācu tālāk saviem bērniem. Un jūs arī pieminējāt to par to teritoriju, jo es arī esmu šo teritoriju izaugusi, apkārt tur ir attīstījusies uzņēmējdarbība, bet līdz ar to es esmu šīs teritorijas patriots, un es to nodotu tālāk saviem bērniem. Un tas ir tas, kā mēs kopumā veidojam šo lauku telpu, šo iniciatīvu. Un svarīgākais ir tam cilvēkam laukos saprast, ka viņš ir vajadzīgs, ka viņš tur iegulda, un tam ir nozīme, un tad tālāk viss var arī attīstīties. Jā, bet kā no tādas politikas veidošanas skatu punkta atšķirt neefektīvu saimniekošanu no vērtības saglabāšanas un tādas mantojuma saglabāšanas? Kā jūs to atšķirat? Tas taču ir drausmīgi sarežģīti. Nē, viens ir, es izvēlos un es dzīvoju laukos un man patīk tur būt un es no valsts neko neprasu, jo šeit, man liekas, mēs aizskaram to tēmu, kuram pienāk tiesības izlemt valstī vai kam, jo jebkurš lēmums, kur es pieņemu, līdz ar to ir arī mana atbildība. Un tad ir šī robeža, ko mēs, varbūt Jēkabs man arī papildinās, viņš izdara izvēli. Ja ir slikti, tad vainīgi ir valdība. Ja ir labi, tad es pareizo lēmumu izdarīju. Zināmā mērā jau šobrīd tā dzīves realitāte jau ir pietiekami skarba, un teiksim, tie neefektīvie risinājumi, viņi parasti diezgan ātri paši par sevi parāda, un diezgan ātri tie neefektīvie, vienalga uzņēmēji vai jebkas, viņi ātri nonāk pie tās situācijas, ka viņi sāk zaudēt naudu, un viņš nav dzīvotspējīgs ilgtermiņā. Mūsu interesē sabiedrībai kopumā, lai nav tā, kā, es nezinu, kurš kaut kur tā doma, kas man tikko ieskrēs galvā, ir, ka ir tie mantojuma saņēmēji, kas ko izdara, nocērt mežu, pārdod mājas, sadala zemi, pārdod, un tas ir viss, ko viņš izdara. Ja? Lai mums vairāk ir tādi, kas to mantojumu tiešām paņem rokās un domā, ko tur var izdarīt, un lai iet uz priekšu, un lai arī tie, kas ir saimniekoši varbūt ilgāku laiku, jo šobrīd tā dzīve ir tik ļoti mainīga, ka tā piemērošanās un zināšanas ir izšķirošas, un tās vērtības, ko Liena arī min, kas ir no ģimenes nodotas, tu jau nevari tur izstāstīt viņam tagad, kad tev rēķinies, ka tev nākotnē būs, ka minerāla mēs tagad maksās tur 1000 eiro tonnā. Viņš nevar neviens to iedomāties, bet vieni ir, kas spēj tajos apstākļos pareizi pielāgoties, un otri nē. Man liekas, tur ir tad jāsāk domāt, kas ir tā galvenā atšķirība, kur tad viņiem ir tas viedums radies. Bet kā jūs savā darbā izšķirat, kad jūs finansējat attīstību un kad jūs finansējat sentimentu? Sentimentu finansēt ir ļoti grūti. Tas parasti redzi, ja kāds sentimentu ir spējis ietvert uzņēmējdarbībā, kas ir viens no veidiem, ko var izdarīt, tad mums ir par ko runāt, mēs varam finansēt, jo no Altuma var dabūt visdažādākus finanšu instrumentus, viņiem visiem ir viena īpatnība, viņi jādod ir procentiem. Un tad līdz ar to tu vari atdot tikai to, kas tev būs spējīgs nopelnīt atpakaļ to naudu un iedot to pievienoto vērtību arī saimniekam. Mēs labprāt to darām. Ja tur ir sentiments, vēsture un vispārējais, un viņš ir ielikts iekšā biznesā, tad to var finansēt. Bet bez biznesa viņi nevar finansēt. Bet vai tas ir kaut kas, kas palīdz un padara to krāšņāku kaut kādā ziņā, izceļ tos projektus, kuros ir tas sentiments vai kaut kādas vēsturiskā vērtība klāt? Vai tas ir kaut kāds risks, ko jūs varat atdurties pret savu mantojumu? Nedod Dievs pret kultūras mantojumu pārvaldu beigās. Katrs gadījums šī situācija ir ļoti, ļoti individuāls, un līdzīgi kā Eķkungs teica, atšķiries vai mirsti. Ja tu vari atšķirties caur sentimentu vai kaut ko citu, tas noteikti. Vai tas ir risks, vai tas ir...
Tas var būt gan risks, gan pluss. Tā. Liels paldies par jūsu viedokļiem. Tad mēs varētu pievērsties tādam nākamajam blokam, kas ir par finansējumu un kritērijiem un to taisnīgumu, tad tam sentimentam varbūt tās, un tad varbūt ar jums arī turpinu to jautājumu precīzāk. Kā jūs, ja piemēram pie jums atnāk cilvēki ar labu ideju laukos, bet bez tur zemes un iesakņotības tajos laukos, ar ideju, ka mēs gribam strādāt, gribam sākt tā kā no nulles visu svešā vietā. Vai tā mūsdienās pastāvošā sistēma dod viņam iespēju vai ļoti kritiski pret to attiecās? Realitāte, protams, tā reālajos apstākļos skatoties atnāk kādam pilnīgi tukšā vietā sākt. Šobrīd ir visai grūti runājot par lauksaimniecību. Par citām tēmām ir cilvēki, kas to dara regulāri, sākot ar visādiem startupiem, tehnoloģiskiem procesiem, tādām lietām. Tā kā tur ir tas galvenais, arī lauksaimniecībā galvenais ir pats cilvēks, kādas ir viņa zināšanas, kādas ir iemaņas. Jā, jautājums ir, cik viņš pats tur var tajā saimniekošanā ielikt un kā viņš iet uz priekšu un kā attīstās. Ir bijuši saimnieki, kas ir kā lai pasaka, ir pietiekami daudz lielu saimnieku dēlu, kas ir sākuši Latvijā savas saimniecības, bet tur ir bijis vecāku atbalsts, protams, kas palīdz tam iet. Kopumā es teiktu, ka mums būtu jāskatās pēc kaut kādas sistēmas, pēc kaut kādas programmas, kā palīdzēt tieši jauniem lauksaimniekiem nākt iekšā, jo mums kopumā problēma ir, ka saimnieki noveco ļoti. Šī pēctecība ir izaicinājums, un tāda laba valstiski atbalstīta kompleksa programma, ar kuru kāds jaunietis, kurš ir laba izglītība, labām zināšanām, ar pareizu domāšanu, lai viņš varētu tā ienākt un sākt kaut kādu pat vidēju saimniecību, tas ir izaicinoši, ļoti izaicinoši. Šobrīd mēs varam, mums ir nenodrošināta aizdevuma, kurus mēs dodam bez galvojumiem un tādā garā līdz 100 000. Bet, ja kurā gadījumā mēs reiķinām plānus, mēs skatāmies, lai mēs varam noticēt tai idejai. Tai noticēt tai idejai, protams, ir atkarīgs no cilvēka. Un otrs ir tas faktors no realitāti, kādu mēs redzam. Ja mēs redzam, ka ir saimnieki, kas šo dara regulāri, mēs ticēsim vairāk, bet kāds ir atnācis un teiks, ka es te uzbūvēšu kosmodromu šī vietā, tad mēs teiksim, ka varbūt nē. Šis jautājums nāk tieši no man personīgas pieredzes, ne manējās pieredzes, bet zināmas pieredzes par to, ka finansējums ir dots vai atbalsts ir dots objektiem samērā nekritiski, un tad ir vai pašvaldība vai finansējuma devēja ir vīlušies tajā, kas tur ir noticis, jo ir vienkārši valsts nauda vai pašvaldības nauda atjaunots kaut kas, un tad beigās viss tā kultūras aktivitātē, kas viņi ir apsīkusi, tik līdz beidzās tas projekts. Un kā panākt to, lai tas būtu ilgtspējīgs un ilgtspēlējošs tas process, tas jau laikam ļoti, ļoti sarežģīti. Man liekas, ka tas ir tieši tas, ko mēs jau bišķiņ paplēju, piedošanu, bet tas ir tiešām šo te uzņēmēju izglītošanu, viņu vērtību, skološana. Mēs neatbalstam projektus, kuros mēs neredzam, ka viņš būs spējīgs pastāvēt atbilstoši esošajai likumdošanai, esošajai atbilstoši kārtībai. Bet kas tas ir? Ir jau ļoti daudz projektu, kurus saimnieki realizē paši, kurus realizē par kaut kādu citu finansējumu, un tur jau tad viņi pieņem pašlēmumus. Man ir drīzāk jautājums, jo tas gan varbūt gan Altumam, gan organizāciju pārstāvjiem, jo mēs sākotnēji vairāk runājām par tradicionālu lauksaimniecību, gan filmas ievadā, gan tā. Bet vai jūs redzat arī šajā teritoriju un kopienu iedzīvošanā, teiksim tā, inovatīvas saimniekošanas metodas sinerģiju ar lauku turismu, respektīvi, kā tuvināt tos biznesus vai tās biznesa idejas, ka ir ne tikai šī te ražošana, bet arī kaut kāda cilvēku kustība notiek lielāka. Protams, nesot kaut kādu arī ekonomisko pienesumu. Manuprāt, ir ļoti daudz piemēru, kur cepuri nosko mūsu lauku saimnieku, lauku uzņēmēju izdomāt. Tur, es domāju,
mēs tepat var redzēt visur, tur viss ir kārtībā. Es arī gribētu pievienoties Jēkabam, jo šobrīd iespējas ir ļoti plašas. Viss ir atkarīgs no tā, cik pašam uzņēmējam ir zināšanas, spējas, vēlme to darīt, jo ir iespējams dažādi veidi atbalsta kombinēšana, savienošana, un arī nākotnē uz to tas tiek virzīts, un mēs arī aicinām lauksaimniekus tieši iet šajā diversifikācijas virzienā, ka tu vari apvienot šo te klasisko ražošanu ar citu uzņēmēju darbības veidu, kas arī palīdz viņam dažādās situācijās diversificēt šos arī ienākumus. Bet tad es gribētu varbūt mazliet provokatīvi šai sarunai bija kaut kāds noteikts virsraksts par arhitektūru un mantojumu. Un tad jau tās, kā saka, bažas par brūkošajām guļbūvēm, izmirstošajiem laukiem un to, ka tur nekā nav un nebūs, jūs teiktais jau apliecina faktiski pretējo par to, ka lauki attīstās, šeit apbūvētai videi ir iespēja gan saņemt finansējumu, gan arī saņemt konsultatīvu atbalstu, un tajā brīdī es tad varētu arī pacelt savu profesionālo balsi un teikt, ka pēc šiem te, 50 okupācijas un 30 izmisuma gadiem, kuros nevarēja, kā saka, galus savilkt un tam līdzīgi, ir tiešām varbūt laiks rūpīgāk pievērsties ainas kvalitātei un uzturēšanai, jo tā baža par to, ka, nauda ir. Nav tā, ka naudas nav. Man liekas, tur varbūt es esmu pārāk optimistiski skanējis. Tas, ka ir saimnieki, ir uzņēmumi, ir kas to dara, viennozīmīgi jā. Ja mēs salīdzinām tur, pirmskara situāciju, tad skaits uz to teritoriju ir daudz mazāks nekā tur bija. Protams, tas saimniecības lielāks, bet tādā pašā laikā ir saimniecības, kas tiek būvētas jaunas ēkas un dzīvojamās mājas tiek būvētas jaunas. Mums ir hipotekārās kreditēšanas programma tieši ārpus Rīgas, kur atbalstam. Tā kā attīstība notiek. Jautājums par to, ko mēs liekam kā kritēriju, kur iestājas tas brīdis, ka jūs teicāt, jau varam tagad par saimniekošanu likt malā, sākam domāt par ainavu. Es negribētu tā pretstatīt. Man var būt, ka... Man varbūt, kā es redzu bišķiņa to lauku sētu, ja mēs tā runājam, pēc būtības tā sēta būtu tā kā pilsētā, tā vecpilsēta. Un tas biznes, tas tā jaunajā, tas apkārt, tas būvējs. Un tur tāpatām būs apkārt, būs angāri, būs graudu torņi, viss būs. Tam tur tālāk jābūt. Ja? Un tam sentimentam vai tai sētai, tai iekšienē, kur ir jābūt, tas tiešām ir paša droši viens saimnieka saprašanā, vai viņš grib atjaunot šo veco guļbūvi, vai viņš grib jaunu guļbūvi uzlikt vietā. Man liekas, ka tas tomēr būtu saimnieki. Manā pieredzē personīgajā praksē ir divu veidu scenāriji, kā lauksaimnieki attiecās pret savu personīgo dzīves vidi un telpu. Pirmais scenārijs ir traktors siltumā un kvalitatīvā vidē, jo viņam vajadzīgs izdzīvošanai, un pats viņš dzīvo vagoniņā un elektrību ražo ar ģeneratoru. Apmēram sabiezinot krāsas tā, ka personīgā vide ir nolikta nākamajai paaudzei. Un tā labā pieredze ir nākamās paaudzes arhitekti, lauksaimnieki, kuriem arhitekti jau tur, kur es esmu bijis pieaicināts palīdzēt, izveidot māju, un tad viņi atkal skatās uz tādu jau otrā grāvī aizraujošu, tādu super kvalitatīvu, augstvērtīgu dzīvojamo vidi, un tā māja viņiem ir ļoti vērtīga un ne ar ko neatšķirās no īpašumiem pilsētā un piepilsētā. Un tad, ja tas mantojums ir tajā centrā, tā vecpilsēta. Vecpilsēta ļoti labs salīdzinājums ir. Vecpilsēta Rīgā arī kaut kādā brīdī izmira, kaut kādā brīdī piepildījās, un tas ir atkarīgs no pilsētas politikas. Tieši šajā brīdī man
šī diskusija sāk kļūt interesanta. Vispirmām kārtām, tāpēc, man liekas, ka tas ir diezgan atapīgs salīdzinājums par to, paldies, jo es tādu kaut kā nebijām dzirdējuši šo ka mums ir tā vecmāja, kas ir tie, Straumēni, Jaunsudrabiņš, Brigaderi, tas ir tas, un tur ārā, tur ir tas, purčiks. Purčiks vai skanste ar tiem torņiem visu pārējo, bet man liekas, ka tas nākotnes izaicinājums ir, kad ņemot vērā gan tās tehnoloģijas, gan saka, traktoru siltumā un govs siltumā un viss šis te, kā tomēr padarīt to ainavu jēdzīgu un harmonisku, lai, mēs zinām gan arī cīņas par un pret vēja enerģiju un tam līdzīgi ir kaut kādam jābūt, kaut kādai harmonijai tajā lietā ir jābūt, jo mēs redzam arī tās okupācijas saimniekošanas sekas, kuras vēl ar vienu šobrīd nav novāktas no ciemata centriem, pieturām un daudz kaut kur citur. Un tas resurss, lai šīs te saimniekošanas sekas veiksmīgās vai neveiksmīgās pēc tam vai uzturētu vai aizvāktu. Tas ir tas pats jautājums. Lieta uz nākamajām paudzēm. Vai tas ir asets kaut kur to izmantot? Jo tas piemērs šobrīd, cik izmaksā novākt vēja ģenerators? Es piekrītu par to visu, jā, bet man personīgi ļoti harmoniski liekas jauna goju ferma lauka vidū, kur viņa kādreiz nebija. Mana harmonija ļoti dzied par to, bija forši. Man tā kā interesē, vai jūs tā kā domājat, ka tur ir kaut kāda problēma, vai par ko mēs te? Man liekas, ir interesanti arī tā no arhitektūras un arhitektu skatu punkta. Es metu tiltu uz nākamo tēmu jau par to iesaistīšanos un iekļūšanu laukos un par savējiem un ienācējiem. Tas vecais viduslaika teiciens, pilsētas gaiss dara brīvu, vai ne? Un tad visi uz pilsētu, prom no tās dzimbūšanas, no laukiem, tur 19. viduslaika patiesībā, jau seni laiki. Mūsdienās man projektējot laukos liekas, ka lauku gaiss dara brīvu, tur tā brīvība izpausties un rīkoties un arhitektam darboties. Gan pašapliecināties, gan ļaut cilvēkam būvēt tā, kā viņš tiešām vēlās un no visas sirds. Tas dara brīvu, bet kā jūs domājat, ko tas nozīmē vispār? Vai tāda saruna vispār notiek? Kas laukos atbrīvo? Kāpēc? Vai mums būtu jāuztraucās par to? Jūs teicāt, ka vajag to padomju mantojumu kādam novākt, bet nodot šīferi jau maksā miljonus eiro tādai lielai graudu kaltei. Kam būtu jāuzņemās atbildība par to negatīvo mantojumu. Un vai mums garām braucot ir tiesības spriest un lemt par tiem cilvēkiem, kas to nedara? Es domāju, ka arī visi šurbraucot ir kaut ko pārdomājuši, un man šajā brīdī pilnīgi godīgi liekas, ka ir patiešām nepietiekams valsts atbalsts kaitīgo būvmateriālu savākšanā. Tas ir acīm redzams, tur piemēram nav jāmeklē, un man šeit liekas, ka tā iesaist un atbalsts ir tiešām absolūti nepietiekams. Un ir arī, mēs visi esam pret pārregulāciju, bet būtu jābūt kaut kādam atbalstam palīdzībai tomēr šo te neizmantot to būvju aizvākšanā un, vismaz, piemēram, pilsētās ar to tiek daudz strādāts, bet nevajadzētu izveidoties tādai situācijai, ka laukos apbūve tiek regulēta un pārregulēta un ir jābūt šeit saimnieciskai brīvībai. Bet mēs šobrīd skaram tādas diezgan drosmīgas tēmas, kas faktiski, kā jau es teicu, ka mums jau tas netiek mācīts. Mēs jau šo, tā kā saka, kurs lauku saimniecības harmoniska, arhitektoniska, telpiskā plānošana, to jau nevienam nestāsta. Tā ir tāda intuīcija pieredze, tā ir sadarbība un savstarpējā mācīšanās, kuras ceru nākotnē būs daudz plašāk. Man liekas, Andrejs ļoti labi pēc filmas pastāstīja par to gadījumu. Vispirms uzcēļ fermu, lai man nāk nauda. Jā, un tad ir tās govs kūtī, un tad es domāju par māju. Un es, ka biju
man izdevās 90. kļūt Vācijā. Es pirmo reizi īstenībā redzēju, tas kaut Latvijas laikā tas bija, kad pusmāja bija govis tur, un otrā pusē iegāja uzreiz jau bija dzīvojumā telpa. Man tas likās tā diezgan, jo es dzīvoju dzimtas mājā, kas bija lauka sēta, un tas skaidrs, ka dzīvojuma māja bija tāda vieta, kur dvēselē atvilkt, kur bija koki, liela ozola un tam līdzīgi, kas latvietiem vienmēr ir svarīgi, un Jāņa ugunskurs un tam līdzīgās vērtības. Līdz ar to tā sēta, mēs esam tādā situācijā, kad mums ir jāražo šī naudas vēl tā masa, tās govs jāuzaudzē, ka jāuzceļ tā ferma. Un tad tiešām, kā es redzu arī citās vecajās Eiropas valstīs, ka tad tiek veidota arhitektūra skaisti, kur es dzīvoju tādā vietā, un parasti tā māja jau tiek pacelt tālāk no tā ražošanas objekta. Arī Vācijā bieži vien, kur viņi būvē, tad es eju tālāk jau no tās fermas, man tā ir man dzīves telpa jau tā kā mieram un klusam. Līdz ar to tā lauka arhitektūra mums ir tas mantojums. Mums viņš ir atnācis padomju mantojums līdzi. Mums ir vēl saucamais pirmskara mantojums, kas tika dabūts atpakaļ. Es esmu redzējis īstenībā ļoti interesanti ir Latvijā arhitektūra, kur šo kolhozu, nosauksim kolhozu laiku centru, kur bija garāžas, kantors, kur viņš tika privatizācijas laikā saglabāts, atjaunots un pārvērsts patiešām ļoti efektīvu ražošanas zonu. Un tikko nesen biju iebraucis, es biju diezgan pārsteigts iebraucis vietā, kur viss tas pamests, tas centrs, bet visa tehnika tika privatizēta, apkārt ir sētas, apkārt ir saimniecības, labas saimniecības, bet tas centrs ir tā, tur filmas var filmēt, tur riktīgi par šausmām, kāds izskatās. Līdz ar to tas mantojums mums viņš ir, un šeit, man liekas, tas, kas ir jāpanāk, jūs iesaist fantastiski, tāpēc man liekas šī drosmīgā tēma iesaista redzēt to nākotni. Mēs runājam šeit daudz par nākotni. Un tā, kad es redzu daudzās vietās, tad, kad cilvēki redz skaidru nākotni, ka mēs esam nolējuši labu asfaltu uz to vietu, tad tā vieta plaukst. Es redzu, kas notiek Siguldā. Tā nav ne tuvu lauksaimniecības zona, bet tur veidojās cita pilnīga zona, kur cilvēki brauc dzīvot, bet viņi dzīvo laukos īstenībā. Viņi pat nesaprot, it kā jau tur pie Sigulda, bet īstenībā viņi visi dzīvo laukos ar savām viensētām. Un tur ir vietējais pārtikas sistēmas veidojas. Tā man liekas vēl viena tēma, lauku suburbanizācija, un tas varbūt tur pašlaik neejam iekšā. Tur katram arhitektam arī citādi viedokļi. Jā. Varbūt, kad es bišķi atgriežoties pie jūsu komentāru par to, ka nav tas atbalsts un tāpēc vecais netiek nojaukts. Protams, tam var piekrist, bet mums jāsaprot, visu mēs nespēsim nekad kā valsts atbalstīt. Naudas visam vienmēr ir par maz. Bet ja es nopērku zemi, man ir viņa nevis tikai slaucamais objekts, uz kā ražot, man arī ir jāatbild par to, ka es no viņas utilizēju šo veco šīferi. Man liekas, tas ir tikai normāli. Mēs nevaram visu, ja ir atbalsts, daram, ja nav, neko nedaram, bļaujam, ka valsts slikta. Manuprāt, un antropologiem un cilvēkiem, kas pēta sabiedrības, ir tāds ģenerāli tāda vienošanās vai tāds izpratne, ka tur, kur ir aktivitāte un cilvēki piedalās un darbojās, vienalga vai tā ir straumēnu tipa sentimentāla viensēta ar robotizētiem traktoriem kaut kur tālumā fonā, vai tā ir padomju kūts, kurā ir uztaisīta iekšā kokzāģēta vai kaut kāda cita tur 3D printēta vai kaut kas, kur notiek aktivitāte, un aktivitāte pat par sevi ir skaista un vērtīga un vērtība. Un ja kaut kas darbojās, tad Dievs pasaka, neskaramies tam klāt. Bet tad, kad nedarbojās un kad mēs redzam, ka tas brūk, vai mums vajadzētu no malas sabiedrībai norādīt uz to, vai tas ir tā kā mans tētis saka, viņam 85 un otrā pasaules kara pārdzīvojas paudze, varbūt noderēs. Varbūt, ka tā ir vērtība. Kas to lai zina? Tur ir viens, tā tēma, protams, viņa diezgan niansēta, jo no vienas puses mēs esam ļoti daudz objektus finansējuši, kuri tur ir bijuši tie padomu laiki, kaut kādi, dzelzbetonu šķūņu karkasi, kurus pēc kaut kādiem 11 gadiem, kad viņi stāvējuši, kādas tomēr ierauga tur, ka var iebūvēt, mēs finansējam, uzbūvē strādā, tā kā jūs teicāt, kokzāģēt, tur kaut kādas mēbeļu ražot, un kaut kas viss darbojās. Bet ir objekti, kuriem nerodās tā, un tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc tur, vecā lielā ferma tur stāv. Un es piekrītu, es gribētu, lai viņi nojauc. Bet par to var samaksāt faktiski tikai
divi cilvēki, vai tas, kam tas objekts pieder, viņš negrib to darīt, tāpēc, ka viņam tas par dārgu, vai ne es kā nodokļu maksātājs. Cita nav. Pilsētā šo risina tā, ka, ja ir kaut kāds objekts, kas ir vidi degradējošs, viņam paceļ 10-kārtīgi nodokļus un saka, vai nu tiec vaļā no viņa, vai arī sakārto. Tā fermas ēka, kas tur ir, viņi droši vien jau pat 20-30 gadus atpakaļ tur 7 vai 10 reizes nomaina īpašniekus. Tagad ir kaut kāda apstākļa, kura dēļ vairs pat nemaina īpašnieku. Ja, mums bija vienā pašvaldībā, nesaukšu vārdā, pa 1 eiro uzdāvināja šādu objektu atpakaļ pašvaldībai. Un tagad ir vajadzīgi 5 miljonu lietu objektu kaut kā savest kārtībā. Līdz ar to šādus dāvinājumus diez vai pašvaldība sagribēs atpakaļ. Tas ir tas, uz ko man beigi patīk, kad jūs nokritizējāt to valsts nepieciešamību pēc valsts atbalsta. Tā bija pareiza atbilde. Jo faktiski ir tie īpašumi, kas ir, man liekas, ka to labi redz arī finansētāji, ka ir tie īpašumi, kas tiek iegādāti vai nu tādam vai citādam mērķim, viņi netiek izmantot nekādam mērķim. Un tur ir vai nu juridiskas problēmas, kuras var risināt notāru teltī, vai tur vienkārši ir ignorance vai cerība, kad noturēšu vēl 10 gadus, varbūt kāds nopirks. Un man liekas, ka tā ir tā daļa no nesakoptās vides, ir kaut kādas nepamatotas cerības uz to, ka kāds izdarīs manā vietā. Viņš ir tā kā, negribu teikt bitcoin, bet līdzīgie instrumenti, kuriem tā stratēģija ir, es atradīšu lielāku muļķi kā sevi, ka no manis nopirks. Jā, bet taisnība par tiem atbalstiem, es tev piekrītu, kā arī filmā rādīja atbalsti viens no degradējošākiem, bieži vien to virzienu nepareizo virzienu pat iedot. Jā, bet skaidrs, ka ļoti kaut kāds kaitīgs vidas objekti, viņi jau pamazām Latvijā tiek sakārtot. Diezgan daudz arī. Tas arī no filmas kontekstā tur bija baigi labi tā situācija, kur tas kungs stāvēja uz tās robežas ar viņa saimniecību, kas plaukst un tā erozijas skartā saimniecība. Un pa lielam tur pēc būtības atšķirās tikai tie divi cilvēki. Viens, kam pieder viens un kam pieder otrs. Viņi abi divi ir vienā vietā, vienā regulējumā, vienā ekonomikā. Viņi visur vienādi. Un atšķirība ir tikai tās izvēles. Tieši tās vērtības un izvēles. Es gribētu, mums tas laiks sāk tuvoties tam mūsu limitam, aši pievērsties nākamajai tēmai, kas ir tāda samērā, ko mēs jau daudz arī nodefinējām par savējiem un ienācējiem laukos. Man ļoti patīk, ka jūs nosaucāt vērtības ģimenē, savējo kopiena, cilvēks, kurš dara kaut ko, kādā veidā, kā jūs savās nozarēs redzat iespēju piesaistīt, dabūt to cilvēku uz laukiem, kā dabūt atpakaļ, ar ko lauki var konkurēt ar pilsētu. Mēs jau iepriekš mēģināju par to runāt. Kas ir tās vērtības, kas var piesaistīt cilvēku? Un kā piesaistīt tādu cilvēku, kurš tur arī grib palikt, nevis vienkārši dabūt atbalstu sistēmu un pēc tam viņu iztērēt un aizbraukt atpakaļ? Man liekas, ir ļoti daudz cilvēku, kuriem vajag tieši pretējo pamatot. Kā jūs man piespiedīsiet aiziet uz pilsētu? Joprojām virziens jau ir uz pilsētu. Tā, statistiski. Statistiski virziens ir prom no Latvijas. Varbūt ne prom no Latvijas, bet protams, ir jau, nevajag jau ļoti tālu meklēt. Mums, teiksim, kas notiek, mēs paklausāmies lauksaimniekiem, 3 gadi slikti, viss ir slikti, te viss ir slikti laukos. Kurš jaunietis gribēs palikt laukos, vai tad mums iet liels reklāmas filmas ruļi, kā mainās tehnoloģijas, kā tagad strādā ar droniem, kā attīstās, kā ar kompjuteriem, un jaunieši mācīties lauksaimniecību nākat, un šeit ir nākotne. Neko tādu jau daudz mēs neredzam. Mēs redzam tikai un dzirdam, ka tur ir slikti. Jā, bet tu būsi vietējais 40 gadiem. Jā, bet es domāju, vienkārši tā čīkstēšana ir jāmaina. Tas arī ir viss.
Man liekas, vismaz cik es braucu par Latvijas reģioniem, kas ir pateikts, ir divas lietas. Viens ir dzīvojamais fonds, respektīvi ir iespējams šie mājas, kur ne visi var atļauties uzcelt un iekļauties tajā ainavā. Ir vajadzīgi šīs dzīvojamās mājas, jo ir daudz lielie uzņēmumi, kur ir arī ārpus, kur ir lauku telpā, kuri saka, ka viņiem būtu strādnieki, bet viņiem vajag šo dzīvojamo telpu. Un otrs ir ceļi, viennozīmīgi to, ko viņi saka. Mašīna mums ir izvadāt, mēs varam, bet ir svarīgs, ka ir šis ceļš. Un tuvākais pakalpojums, ko viņš var saņemt, ir sasniedzamības robežās. Tā kā tās ir divas lietas, par ko ir jādomā. Un arī, protams, jaunai paudzei ir svarīgs šis internetu pārklājums, online darba vietas, ko arī, ja dzīvojot laukos šobrīd, tā ir ļoti liela iespēja. Tā kā tās ir tās pamatlietas. Man liekas, ka mājoklis ir ļoti svarīga tēma, un mēs par to neesam runājuši, bet tas ir gan pilsēta, tā ir universāla problēma visā pasaulē, un ļoti svarīga. Un jāsaka, gribu teikt, ļoti daudz ārvalstu, kas brauc šeit, saka, jums tiešām ir pateicīgs klimats, un vēl mums šeit ir liels pluss, kad viņi saka, jums šeit nav daudz cilvēku. Tas nozīmē to, ka mēs tiešām dzīvojam unikālā vidē, kur mums nav pārblīvēta šī apdzīvotība, un tas mums ir jāizmanto. Bet dzīvošana izkliedēta ir nenormāli dārga, tā ir luksus dzīve. Tā kolektivizācija jau nav tikai ideoloģisks uzstādījums, tā ir arī ekonomisks uzstādījums, jo 10 ģimenēm dzīvot vienā mājā, tā māja iespējams izdzīvos ilgāk nekā vienai ģimenei dzīvot 10 mājās. Un manā gadījumā, manā ģimenē tā ir, kad man ir mantojums un man ir viena māja, otra māja un pilsēta, un tad ir tiešām ļoti liels sloks tā māju uzturēšana. Jā, bet jūsu gadījumā es dzirdēju ļoti labu piemēru. Bija vienā vietā dzīvoja būdiņā un bija laba tehnikai novietne, otrā vietā gribēja pats dzīvot labi, bet tehnika mētājas, kur viņi bija, bet neatkarīgi no tā, abi dzīvoja tur laukos. Nē, tā ir nākamā paudze, kurai tehnika jau ir savesta kārtībā un tas finanšu plūsma ir ok, un tad viņi nākamā paudze grib dzīvot labi, bet tā pirmā, kurai jāiekļūst iekšā un jākļūst pa vietējo, diez pasarvien. Es varbūt varu papildināt tieši no mūsu profesionālās organizācijas. Mēs pirms vairākiem gadiem sākām veikt pētījumu, cik Latvijā ir arhitektu biroju, ne tikai būvkomersantu izpratnē, bet tā kā ir īsti lauksaimnieki un ir juristi lauksaimnieki. Tā ir īsti arhitekti, kas paši strādā savā birojā, paši vada savu biznesu, paši projektē, paši runā ar klientiem. Un mēs veicām arī, paskatījāmies reģionālo noklājumu, tās aina ir ārkārtīgi skumja. Lielākā daļa arhitektu ir koncentrēti Rīgā, masīvi, apmēram 90%. Pat ja viņiem ir māja ārpus Rīgas vai reģionā, viņiem visdrīzāk ir birojas Rīgā, bet domājams, ka pēc pandēmijas un attālinātajam darbam gūstot lielu daļu no šīs ikdienas prakses, situācija pamazām sāk mainīties, un tas, man liekas, tas ir gan jautājums, kā vieniem nokļūt pie otriem, un otriem nokļūt pie tiem pirmajiem, ir tas, ka ir jāsāk sarunāties tiem arhitektiem, kas dzīvo vasaras mājās, ir jāsāk runāt ar vietējām kopienām, jo ne jau tevi pirmajā dienā laidīs iekšā pa durvīm un ļaus visu pārtaisīt. Vispirms vajadzēs sadraudzēties. Un tās vietas, kur es varu labāks piemērs varbūt ir Rīgas apkaimi biedrības, kur arhitekti savā vidē Grīziņkalnā, Āgenskalnā redz, ka ir iespēja uzlabot, viņi čupojās, viņi sāk runāt un draudzēties ar citiem iedzīvotājiem. Runājot par, jā, es pabeigšu domu, un faktiski, ja tas process kaut kādā brīdī sāk notikt, tad rodās arī, būtiski uzlabojās šī te apbūvētās vidas arī. Jā, lūdzu, piedodiet, ka es runāju par to estētisko kvalitāti, un tā apbūvētās vidas estētiskā kvalitāte arī ir tā, kas spēj kaut kādā veidā piesaistīt jaunāku paudzi, kam ir līdzekļi, jo mēs jau tā kā sūdzamies par to naudas trūkumu, bet kaut kā visiem ir tās divas mājas. Mēs jau tā kā neesam tādi baigi nabagi tomēr. Es tieši gribēju papildināt jūsu to domu par arhitekta spēju izmainīt gan savu vidi, gan arī vidi vispār kopumā. Un tad ir jautājums, varbūt, kad ir kaut kāda jums pieredze vai piemēra tieši jums, Anda,
par to, kad arhitekta veidotā vide vai telpas veidotā vide saved kopā tos svešiniekus, kuri un ieved iekšā un ļauj satikties kaut kādi kopienas centru iniciatīvas. Varbūt tas arī jūs kaut ko zinat. Varbūt šis ir Covids ļoti labi parādīja dažas lietas, un arī īstenībā karš Ukrainā ir daudzas lietas mainījis domāšanā cilvēkiem. Un man liekas, pagājušajā gadā mums, ka bija notāri, un arī šogad ir notāri, bet tieši pagājušajā gadā šeit 3 zilēs, ka mēs notāri runājam. Mēs skatījāmies filmu Cīrulīši, limuzīnas jāņas krāsā, kad tā māja īstenībā bija lielākais vērtība, bet tad bija mašīna. Ja, un tas bija tas, kad Latvijā nemaz nevar vairs mājas nopirkt, tas ir viens. Ir kaut kāda kolhoza grausti, jā, var būt, bet lauku viensēts notāri pateica, nemaz vairs nevar dabūt, vismaz 100 kilometrā par Rīgu. Tas ir viens, jo Ukrainas karš un Covids ļoti izspied cilvēkus meklēt, izbēgt no pilsētas, arī Latvijas mobilais telefons parādīja, cik ātri, tu arī tagad esi jau dzīvo Gulbenē, tu teici, jā? Alūksnē, jā, tagad, kā arhitekts tu vari mierīgi strādāt no jebkuras vietas, attālināt, tas, ko Liena teica pa internetu, bet par laukiem tieši to pievilcību pagājušajā gadā iesākām. Skaidrs, ka lauki var piedāvāt arī, ko mēs filmā redzējām, tā ir veselība. Un tas, ko mums arī mūsu pagājušā gada lektori ļoti skaidri parādīja, kad lauki ir veselība. Ja, un gan pārtika to, ko mēs redzējām filmā, ja, ka tu zini, ko tu ēd, kā tu ēd, tā ir tā dzīvība, veselība, sazemējums ar augsni, ka tas ir pilnīgi cits formāts, kas būs ekskluzīvi. Tu pareizi saki, jo tas ekskluzīvais, to mēs vēl gadus 10 atpakaļ strādājot pie Latvijas 2030 bija tāds plāns, ja, kurš palika gan uz papīra, bija tieši tas unikalitāte, ekskluzivitāte ir Latvijas, kā Liena teica, šis mazapdzīvotība, klusums, miers, iespēja ieiet meža takā, jebkurā brīdī stundas laikā sasniegt jūru, būt mežā. Tā ir fenomenāla bagātība, kuru mēs pat nenovērtējam. Ja, mēs viņu nenovērtējam, un arī līdz ar to tas, kas mums piemērs bija Alsunga Covid laikā, kur izvācās no Rīgas ārā viens IT speciālists, arī bija viens projektētājs pa mājām. Kaut kā viņam tur bija problēma, ka viņš nevarēja dabūt kredītu, jo viņš bija ārpus tās zonas, kur deva naudu. Viņš teica, bija interesanti ar bankām, līdz ko viņš bija Alsungā, attālums no Rīgas. Viņš nemaz nevarēja dabūt savus mājas remontam kredītu, tik vienkārši kā būtu pierīgā dabūt. Un tā sasaist šī kopiena, kas izveidojas, IT speciālists, arhitekts, zemnieks, ka viņas klandraušiem izrādās burkānus pirka no Polijas un no kaut kurienes citurienes viņi sāk audzēt. Ja, šī kopiena veidojās pilnīgi cita, ja, un tas, ko tu teici, ja sasēžās kopā dažādi domājoši cilvēki, arī šodienas formāts, tad var tā lauka kopiena veidoties jau sasaistīt. Ja, nevis es tur pats tikai savā sētā, bet jā, ienākt svešam iekšā ir ļoti, ļoti pārdomāta jābūt šī izvēlē, jo ja uzcelt pie fermas māju, un tagad es tev katrā brīdī rakstu sūdzību, ja tu aizbrauc ar mēslu kravu garām manai mājai, ja tu pie tās fermas to mājas uzcēls, tad tā ir lauka normāla procesa sastāvdaļa. Ja bet varbūt, ka tas tā ir kaut kāda plānošanas kļūda, bet varbūt, ka ir kaut kādi plānošanas veiksmes stāsti, kur telpiskā būvētā vide saved kopā tos svešiniekus un atver viņu viens otram. Šis pasākums ir brīnišķīga platforma, lai runātu, tā ir drīzāk tāda pasākuma plānošanas veids, bet varbūt arī būvētā telpiskā vide kopienas centri. Man liekas interesanti tās skolas, kas tiek pārveidotas par dažādiem multifunkcionāliem objektiem. Tur ir ārsta kabinets, tur ir pansionāts, tur ir kultūras centrs, pagasta pārvaldes telpas. Kaut kādi tādi iniciatīvi objekti, man tā kā bišķi uz to... Man liekas, ka es redzēju, ka Brigita ir atnākusi, es varētu uzreiz pieminēt Pāvilosts piemēru, kas arī ir faktiski kopienas radīts, bet tas nav tā tomēr ir pilsēta vida gandrīz, bet man nav zinām, es nojaušu, ka ir, es pat izmisīgi mēģinu atcerēties kādu piemēru, jo lietas notiek, bet es acu mirklī, ja es atcerēšos, pēc tam kaut kur noziņošu mikrofonā. Katrā ziņā man nav piemēra, kur ēka bija sākums, ir piemēra, kur cilvēks ir sākums, tad viņš ēku atrod, to viņš sakārto. Jā, ir arī skumie piemēri, kur ir sakārtots un pēc tam pamests uzreiz. Un mums kā lauka atbalsta dienestam tagad jāsaprot, ko to visu darīt. Jā, tā kā nav jau viss tikai izcili. Šeit ir tas, ko Jākabs teica, tam cilvēkam ir jābūt tam, kas to grib. Un tad tā ēka ir palīgs tam cilvēkam.
Tāpēc jā, es to arī redzu tāpat kā Jākabs, ka tas ir cilvēks pirmais. Man liekas, no tādas pārvaldes viedokļa, man tāds uzreiz nāk piemērs, super izvēloties random vietu. Netālu man kaimiņos no Alūksnes pāri robežai Miso ir tāds ciemats Vidzemes šoseis pašā galā pirms Krievijas robežas. Tur ir ārsta kabinets, pansionāts, sporta zāle, kultūras centrs, pagasta pārvalde, viss salikts iekšā. Tā ir tāda, man liekas, mūsdienu kolektivizācija. Atmetot to slikto pagātnes traumējošo pieredzi kā piespiedu kolektivizāciju un atteikšanos no sentimenta un mantojuma. Tur liekas, ka šī viena ēka ir tāds centrālais astoņkājs, kas uztver to vietu. Un tā kā skola tur vairs nav tajā vietā, tad tas ir kļuvis par pagasta tavu visu aktivitāšu centru. Un tad tā pasākumu plānošana un tās telpas funkcionālā plānošana, kur gan valsts ir atbildīga un finansētāji, kas saka, ka nē, jūs nevarat taisīt kaut kur 30 km attālumā savu vienu lietu. Mums ir jāsavācās tikai tāpēc, ka tas ir izdevīgāk pingvīniem savilkties, lietojot sliktas analoģijas. Jā, nē, es saprotu, to var darīt, bet šeit arī ēka nevar būt kā primārais, un tad nākiet, ja nebūs tas dakters tur, ja nebūs tas frizieris, ja nebūs tas konkrētais cilvēks, kas tur darbojas, tad no tā, ka tur tiks nodrošināta viņam telpa, nekas nenotiks. Tas ir tāds interesants jautājums. Bija populārs video klīde, droši vien arī esat redzējuši, ka Clarksons sēž tur ar alus glāzi un filozofē par to, kad beidzās angļu ciemats. Viņa secinājums bija, ka angļu ciemats beidzās tajā brīdī, kad slēdzās krogs. Jautājums, kas ir pie mums Latvijā, kas ir tas skola, tas ir tas publiski gājis vienmēr tā tēma. Pagastu māja, man nav sajūta, ka pagastu māja noteikti, vai es tur dzīvošu vai nē, bet tas ir, man nav atbildes. Bet... Autobusu līnijas, nezinu, kaut kas, jā. Jā, bet tas ļoti, ļoti labi, precīzi tu pateici. Man liekas, bieži vien arī daudz, kas sākās ar ceļu. Bija viens piemērs, kur Baldu taisīja A7, iecau ķekau un tur uztaisīja apveceļu, nolēja asfaltu. Tagad braucot pa to apveceļu, asfalts, kur tika nolaists, tur vien pie otras ir sacelts mājas. Jā, un bieži vien tas nav attālums no Rīgas. Mēs pārspēlējam Latvijas mērogu. Mēs 2-3 stundās, ja brauc no centra, varam sasniegt Latvijas robežas, ja, kas ir ļoti maz. Mēs esam tādi ļoti mobila valsts. Jā, un Pierīga ir līdz visai Latvijas robežai patiesībā. Bet tev taisnība, man liekas, tas ir par to nākotnes arhitektūru, ko mēs runājam arī, kad nākot uz šo diskusiju, tā nākotnes arhitektūra ir vajadzīga laukiem. Ja šie multifunkcionālie centri tiek veidot, ja, kā teica frizieris, skola un tam līdzīgi, un tas tā attālums sasniedzamība, viss pārējais, viņi ir pietrūks Latvijā. Ja, pamatā tas ir bijis pagasts, tagad novads, ja, bet tā savienojamība ar darba vietu viņas ir pietrūcis, un tāpēc, man liekas, šī nākotnes arhitektūra ir jāuzbūvē tāda, lai tie cilvēki tur paliktu, un mēs tagad pa austrumu pierobežu runājam. Drošība sākās ar cilvēkiem, ja, drošība nav betona kluči. Jā, pamatā tie cilvēki, kuri aizsargās savu vietu, tad, ja kaut kādas krīzes iestāsies. Labi, paldies jums liels par diskusiju un par sarunu. Man liekas, ka ļoti vērtīgs nobeigums tas jūsu secinājums, ka drošība sākās ar cilvēku. Un man liekas, ka vispār lauki un aktivitāte sākās ar cilvēku. Un man prieks, ka tas bija mūsu tāds galvenais vērtīgais punkts visā šajā mantojuma jezgā, jo tas ir sarežģīti uzturēt to, kas tev ir dots, attieksmē pret sabiedrību, pret sevi, savu ģimeni, saviem bērniem, nākotnī un padarīt to ekonomiski izdevīgi. Trausmīgi sarežģīti, bet mēs to daram, un mēs to daram diezgan kvalitatīvi daudzās vietās. Tur, kur mēs to daram kvalitatīvi. Un tas, man liekas, ir forši. Liels jums paldies!